Mēs atrodamies Elemental Business Center biroju ēkā, Skates ielā 25 Rīgā. Ēka ir uzcelta 2023. gadā. Rudenī būs 2 gadi kopš tā ir nodota eksploatācijā. Ēka sastāv no 20,000 biroju platības. Uz doto brīdi arī 100% visi biroji ir iznomāti. Pirmajā stāvā mums ir arī tirsniecības telpas un dažādi pakalpojumi. Sākot ar otro stāvu mums ir biroji. Pāris lietas, ar ko šī ēka ir īpašāka un vienīgā Rīgā vai Latvijā. Pirmā noteikti ir termopāļi. Ēka balstās kopumā uz 450 pāļiem, 14 metru dziļumā, un 230 no tiem ir termopāļi, kuri tiek izmantoti ēkas apkuras un dzēsēšanas vajadzībām. Otra lieta ir BREEAM Outstanding. Ēka ir saņēmusi BREEAM Outstanding certifikātu, kas ir augstākais iespējams novērtējums BREEAM skalā. Un trešā lieta ir parametriskā fasāde. Starp abām ēkām ir savienojums, un tur ir parametriskā fasāde, kas ir viena no pirmajām arī pasaulē šāda veida fasādēm. Un Elementālā projektā jau no sākotnēji ilgtspējība un energoefektivitāte ir bijusi viens no tādām pamatvērtībām un pamatuzdevumiem, projektējot un būvējot ēku. Un vēl tad, visas lietas es neuzskaitīšu, bet vēl tādas pāris lietas. Mums pazemē atrodas aptuveni 150 kubikmetri plašs lietus ūdens rezervārs, kuru ūdeni mēs izmantojam arī laistīšanas vajadzībām zaļajām zonām. Un ēka ir aprīkota ar augstas klases BMS sistēmu, un ar šīs sistēmas palīdzību jātiek kontrolēts klimats gan atsevišķās telpās vai atsevišķās darba zonās, un arī, ja tiek atvērti logi, tad ventilācija un apkure un dzēsēšana automātiski atslēdzas. Tāpat tiek vadīts arī āra un koplietošanas telpu apgaismojums. Un arī ar BMS sistēmas palīdzību tiek izvērtēts, vai ēkas apkuras vajadzībām izmantot Rīgas siltumenerģiju vai arī attiecīgi termopāļus atkarībā no elektroenerģijas tarifiem vai Rīgas siltuma tarifiem. Tas īsumā laikam arī viss. Jautājumi? Jā, varbūt ir kādi jautājumi. Par termopāļiem, cik izdodas vasarā un ziemā nosakt nepieciešamo patēriņu? Procentāli varbūt ir kaut kādi ap 70%. No maksimums ir 70%, jā, ko mēs varam... Ziemā? Jā. Vasarā arī desēta vai tikai sildīšanai? Dzēsēšanai viņi arī ir, viņi akumulē reāli paņemto siltuma enerģiju zemē, atdzesē un attiecīgi tādā veidā, ja tiek sagatavots līdz kaut kādai konkrētai temperatūrai siltumnēsēs dzēsēšanas sistēmai, un attiecīgi mums ir dvēkūleri, kas piedzesē ēkas tieši jau vajadzībā nelielu daudzumu šo siltumu nesē. Tā kā, jā. Vēl kāds jautājums? Ventilācija, mikrofona? Notiek. Viss notiek. Saules. Principā ēkai, ir šī BMS sistēma. Mums ir arī atsevišķi viens pakalpojums sniedzējs, tā kā arī mākslīgais intelekts, kurš seko līdzi ēkas BMS sistēmai, ir 8 kāds uzņēmums. Viņi principā kontrolē visus sensorus, kas ir, un skatās visā ēkā temperatūras, kādas ir, un attiecīgi naktīs mums ir arī tāds saucamais ekonomiskais režīms, kurā tāpatās ēka tiek nedaudz dzēsēta. Jo dienas laikā, dažās vasarās akumulējās tas siltums no stīplotās fasādes, tāpēc ir nepieciešama patstāvīga šī dzēsēšana. Bet viņš ir samazināts, arī patēriņu un tā tālāk. Tāpēc, principā, teikt, ka būtu pārkaršanas, nevarētu teikt. Logiem ir kādi pārpāļi? Jā. Jā, mēs raptam šodien stīklajā. Un svāk gaisa pārdēlta?
Svaiga gaisa padevu mums ir nodrošināta no katrā ēkā no 4 ventilācijas mašīnām, kas ir no 10. stāva līdz 2. stāvam. Ir atsevišķas citas mašīnas, kas nodrošina 1. stāvam šo gaisa apmaiņu, bet principā šīs ventilācijas mašīnas arī pievienot šai vadības un automātikas sistēmai BMS, kas attiecīgi arī nakts laikā, kad nav cilvēki ēkā ofisā, viņi samazinātiem gaisa daudzumiem pēc grafika strādā un izveidina telpas, lai vienkārši no rīta attiecīgi izveidināts svaigs telpas. No rīta attiecīgi pievienot cilvēki, tad attiecīgi tiek palielināts šī apgrieziena, un gaisa daudzums tiek daudz lielākā, arī nepieciešamā daudzuma. Pēc kā gaisa daudzuma celtījums? Principā ir projektā iesatītie dati, pēc kuriem ir aprēķināts, cik daudz katrā telpā vajadzētu šo konkrēto gaisa daudzumu. Atsevišķi katrs nomnieks, kuram izbūvēts šīs telpas, viņam ir aprēķināts šīs gaisa daudzums nepieciešamais. Principā mums ir uz katru stāvu arī saucami arī vārsti un arī balansējušie vārsti, kuri attiecīgi ir ieregulēti jau konkrētajās plūsmās. Tad attiecīgi ventilācijas mašīna pati par sevi samazina šo gaisa apjomu nakts laikā vai vienkārši izveidināt ar minimālu daudzumu gaisa apjomu. Un tad dienas laikā attiecīgi viņi palielina šos apgriezienus, lai nodrošinātu normālu gaisa apjomu. Paralēli visam mums ir arī CO2 sensori, kas attiecīgi skatās cilvēku klātbūtni. Ja šis CO2 līmenis kāpj uz augšu, un attiecīgi ventilācijas mašīna mums arī nedaudz palielina šos apgriezienus, lai nodrošinātu konkrēti CO2 līmeni, kurš nebūtu pārsniegts kaut kāds normas, kas ir iesaistīts.